Cilvēki ir gatavi darīt diezgan daudz, lai panāktu vēlamo matu mirdzumu, bet dažkārt neieklausās pašos matos. Šodien uz sarunu esmu aicinājusi mazas ģimenes aptiekas farmacēti un arī īpašnieci Ievu. Sveika, Ieva! Labdien! Pirmais jautājums, ko es labprāt uzzinātu no tevis, cik daudz tavi klienti, ar kuriem tu noteikti runā ne tikai par slimībām, pievērš uzmanību matu veselībai? Jā, īstenībā šis te jautājums pēdējā laikā izskan arvien biežāk. Un tas ir arī saprotams arī pēc Covid saslimšanas, kad liela daļa sieviešu, un ne tikai sieviešu, novēroja pastiprinātu matu krišanu pēc saslimšanas. Un ņemot vērā, ka sievietei mati ir kā tāda dabīgā rota, un tā ir arī daļa no ārējās vizītkartes, tad sievietes matu veselībai tiešām piešķir lielu uzmanību, ikdienā par tiem rūpējoties, un šādas rūpes, kā saka, ietver arī divās daļās īstenībā var iedalīt. Viena daļa tas ir ārēji lietojamie līdzekļi, un otrs ir tā neredzamā daļa, tas uztur vielu daudzums organismā, vai tas ir sabalansēts. Es zinu, ka matu veselībai ļoti nepieciešams ir biotīns. Vai tu piekrīti? Jā, es piekrītu, un īstenībā pateicoties tam, mūsu platuma grādos mēs esam ļoti laimīgi, ka šis biotīns ir pieejams ļoti lielās produktu grupās, ko mēs varam izmantot ikdienā. Kā viens no primārajiem avotiem, kur biotīns ir lielā daudzumā, tie ir pakšaugi. Lēcas, zaļie zirnīši, burkāni, ziedkāposti. Nebūtu jāaizmirst arī par gaļu. Tāpat arī graudaugos, jūras veltēs un augļos. Man tas viss ļoti garšo, ļoti jauki. Ļoti jauki. Bet vai ar šo uzturu mēs varam organismu apgādāt ar biotīnu vajadzīgo daudzumu? Tā kā biotīns ir viens no B grupas vitamīniem, un tam ir piešķirti vairāki nosaukumi, bet zināmākais ir vitamīns B7 vai H vitamīns. Un tāpēc šis ir ūdeni izšķīstošs vitamīns, un viņš organismā neuzkrājas. Viņš neveido lielas rezerves, tāpēc ir svarīgi regulāri, pilnvērtīgi un sabalansēti ēst. Protams, deficītu var izraisīt arī kaitīgie ieradumi, kādam tā ir smēķēšana, kādam tas ir alkohols vai arī hronisks alkoholisms. Tāpat arī medikamentu lietošana, ilgstoša medikamentu lietošana, piemēram, arī antibiotiku terapija. Tāpat ikdienā cilvēki seko līdzi tādiem jaunumiem trendiem un izvēlās svara zaudēšanai izmantot tādas nekontrolētas diētas, kā rezultātā tiek izslēgtas kādas konkrētas pārtikas grupas, un tas atkal aiziet galējībās, no vienas galējības otrā. Jā, jo ar nekontrolēto diētu var notievēt, bet tajā pašā laikā zaudēt matus. Un tad sākās stress, un stress, kā zināms, ir visa sākums. Pamatā. Visa pamatā, jā. Ja es uzdošu pavisam tiešu jautājumu, vai biotīns var palīdzēt vīriešu matu izkrišanas periodā? Ar vīriešiem vispār ir interesanti. Sarežģīti, es pat teiktu. Es domāju, arī viņiem pašiem tas ir sarežģīti, jo tie cēloņi ir visdažādākie, un tāds aicinājums būtu vīriešiem pievērst pastiprinātu uzmanību periodā, kad krīt mati ārā, ja tas notiek, un tanī brīdī rīkoties, vai doties pie ārsta un sameklēt, kas ir tas cēlonis viņa gadījumā. Jo vīrieši to dažkārt arī atstāja novārtā, ja tā drīkst teikt, jo tas īsos matos krišanas gadījumi ir mazāk vizuāli redzami, un tanī brīdī, kad jau tie matu līnija atkāpjas un tā, tad sāk pievērst pastiprinātu uzmanību. Un tajā brīdī var gadīties, vai tie matu sīpoliņi jau ir aizmiguši, un viņus var mēģināt pamodināt ar papildu uzturvielām. Un tā starpība, kā saka, ir tikai ārstam nosakām ar analīžu palīdzību. Jo vizuāli jau būs tā, ka tā
piere vai atkal bārdas daļā ir kāds tukšs lauks. Vizuāli izskatīsies vienādi, bet tas cēlonis var būt atšķirīgs. Līdz ar to lietot biotīnu var papildus arī vīrieši, jo runājot ne tikai par matu veselību, tāpatās arī vīriešiem ir ļoti svarīga rota, šīs te bārdas un ūsas kopšana, un tas tomēr ir tas pats matiņš. Andrej, tu esi friziermeistars, nu jau ar nopietnu stāžu. Saki lūdzu, vai tu piekrīti tam, ka veseli mati nav tikai pareiza šampūna izvēle? Jā, protams. Ir daudz ļoti citu faktoru, kas ietekmē matu ārēju izskatu, kā arī galvas ādas stāvokli. Tas varētu būt mūsu iekšējais organisma stāvoklis, jā, jo ļoti daudz kas atkarīgs no stresa, jā, un tad, protams, mati saņem to informāciju bišķiņ, līdz viņam pieiet ilgāk, lēnāk, jo tad pēc 2 mēnešiem viņi parāda savu īsto raksturu, un tad mēs brīnamies, no kurienes kaut kas ar viņam ir noticis. Redzi, ir arī tāda lieta, ka, piemēram, ar to pašu matu izkrišanu, jā, ir bišķiņa starpība to, kāpēc sievietēm tā nekrīt ārā mati kā vīriešiem. Jā. Jo vīrietim mati atrodas ne tik dziļi tie sīpoliņi kā sievietēm. Galvas ādā. Jā, un līdz ar to tas notiek vienkārši ātrāk. Matu izkrišana ir viens no simptomiem. Kādi ir vēl simptomi, ja mēs saprotam, ka biotīns iet mazumā? Visredzamākais, protams, klāt vēl nāk nagu veselība, jā, ko mēs katrs arī varam just. Tie kļūst trausli, tie var slāņoties, tie neizaug vairs tik gari, kā gribētos, un kļūst mīksti. Biotīns ietekmē tāda proteīna kā keratīna veidošanos, kas savukārt ir pamatelements veselīgam matam un nagam. Tu kā farmaceite, ja tavs klients nosauc šos te simptomus, kā tu viņam ieteiktu rīkoties? Pirmām kārtām es mēģinātu, un mēs to arī darām, sarunā saprast galvenos cēloņus un galvenās tādas problēmas sakarīgas, kas varētu būt, kāpēc ar viņu tā notiek. Mēs arī iesakām vērsties pie ārsta, vai tas ir ģimenes ārsts vai speciālists, dermatologs, trihologs, kuri atkal tālāk ir tiesīgi nosūtīt uz analīzēm, lai saņemtu tādu pierādītu vērtējumu, kas tad organismā notiek. Šajā gadījumā, ja tas ir matu izkrišana vai mati kļūst trausli un sievietei vai vīrietim tas jau sāk traucēt, kā saka, viņš tam pievērš pastiprinātu uzmanību un jau vēršās aptiekā pēc padoma, tad mēs varam piedāvāt arī monopreparātus ar biotīnu. Galvenais uzsvars tomēr ir uz adekvātajām devām pieauguša cilvēka svaram. Un kāda ir deva? Biotīna gadījumā tie ir 10 mg vienu reizi dienā, papildus sabalansētam uzturam. Ir pierādīts, ka viens no iemesliem, kas var veicināt matu izkrišanu, ir biotīna trūkums. Beotibal ir bezrecepšu zāles, kas ārstē biotīna deficītu, tādējādi apturot pārmērīgu matu izkrišanu, nāgu lūšanu un citus simptomus, kas raksturīgi biotīna trūkumam organismā. Tikai viena Beotibal tablete dienā. Beotibal – uzticies zāļu ārstnieciskajam spēkam. Kā jau es minēju, tev pašai ir sava aptieka, un es uzskatu, ka tu esi ļoti drosmīga sieviete, bet arī skaista un krāšņa. Saka, lūdzu, kā tu pati rūpējies par saviem matiem? Es cenšos ieklausīties savā friziera padomā, piemeklēt atbilstošos matu kopšanas līdzekļus savai matu struktūrai. Tāpat ikdienā cenšos arvien vairāk aizdomāties par ēdienreizēm, par to, ko es lieku uz tā šķīvja, lai tas būtu tiešām dažādi ēdieni. Vēl es noteikti gribētu ieteikt dāmām un arī kungiem parūpēties ne tikai par savu tādu iekšējo sajūtu, bet rūpēties arī par mammām, draudzenēm
Un kādreiz varbūt arī tāds veselīgs padoms no malas palīdz novērst kādas lielākas raizes. Beotebal – uzticies zāļu ārstnieciskajam spēkam. Ja ir kāda problēma, vīrietis vienmēr meklē risinājumu, ne tā kā mēs parunājamies. Bet vai tas ir arī tad, ja problēma ir veselība? Skatāmies! Paliekot laikam siltākam, varētu šķist, ka ikvienam jājūtas enerģiskam un spēkpilnam, taču nereti tā vietā cilvēki sāk sūdzēties par sliktu pašsajūtu, bezspēku, nogurumu. Vai pavasara nogurums var atspoguļoties arī vīrieša intīmajā dzīvē? Ja cilvēks ir noguris, viņiem ir tāda pavasara nogurums, ja trūkst varbūt kaut kāda vitamīna, ja, viņam vispār jau ķermenim jau neko negribās, ja, viņam diezgan grūti jau pierunāt sevi uz kaut kādām darbībām, ja, un, protams, jā, seksuālā disfunkcija ir viena no tām, kur arī var ciest. Kā rīkoties? Vai nepieciešams ko pasākt, vai tomēr nogaidīt, kad pavasara nogurums būs mitējies? Tas ir atkarīgs arī no tā, ja tā kā cik bieži arī tā seksuāla aktivitāte ir bijusi pirms. Ja, ja viņam pēkšņi, ja tā kā dēļ tā noguruma ir palikusi vēl retāka, ja pat 2 reizes jau un vairāk retāka, ja, un kaut kādu ilgāku laiku, ja tas ir mēnesis, pāris mēneši, ja, varbūt nav jēga tur baigi ilgi gaidīt, ja, un cerēt, ja, ka pats viss nostabilizēsies, ja, jāņem situācija savās rokās un jārisina. Jāielāgo arī tas, ka novecojot mainās mūsu organisms. Tas kļūst jūtīgāks pret dažādiem ārējās vides faktoriem. Nē, es domāju, ka jebkurš cilvēks jau apzinās, ja, ka gadiem ejot uz priekšu kaut kādas fizioloģiskas izmaiņas jau notiek organismā. Ja. Tāpat tās, tad, kad pubertātes vecumā ja, visa tā reproduktīvā sistēma veidojās ja, un tie hormoni stabilizējās, tad mēs ilgu laiku funkcionējam tādā laimīgā reproduktīvā labā veselībā. Ja, un, protams, pienāk moments, ja, kad organisms sāk novecot. Ja, un noveco arī visa šitā fizioloģija. Tādā ziņā varbūt arī tā kā laicīgi vajadzētu sevi tam sagatavot. Bet ir daži cilvēki, ja, kuriem grūti pieņemt ja, to fizioloģisko novecošanos. Ja, bet tādā ziņā, ja tu spēj viņiem pastāstīt, ka mūsdienās ja, mēs spējam uzlabot cilvēka dzīves kvalitāti arī šajos posmos, ja, tas varbūt viņam ja, tā kā psiholoģiski mierīgāk ļauj pārvarēt ja, šīs grūtības, ja, kas tajā vecumā rodās. Vīrieša priekšdziedzera darbība ir cieši saistīta ar potenci un visa organisma kopējo vitalitāti. Ir 3 būtiskas lietas mana skatījumā. Pirmkārt, ir jau tie kaitīgi ieradumi, protams, tie būtu jāatmet pēc iespējas. Ja. Jādzīvo aktīva dzīvē, varbūt ir jāapsver iespēja nodarboties ar kādu sporta veidu. Un 3. ir jārūpējas par sevi, jādod organismu tas labākais, kas ir pārbaudīts, kas ir drošs. Tāds pats variants ir RED 3. RED 3 ir ražots Šveicē. Ja. Tam ir augsta kvalitāte. Šis produkts ir pieejams tieši tāda pati forma visā Eiropā. Tas ir domāts potencijai, vitalitātei un enerģijai. Bet tieši tā arī ir. Tur ir 3 būtiskas sastāvdaļas. Un pirmā no tām ir Afrikas pigēja. Šīs rūpēs tieši par prostatu, kas katram vīrietim tomēr ir svarīgi. Un ir arī 2 citas vielas. Ir maka, kas atbild arī par seksuālām vēlmēm. Šis ir tāds, ka dabisks afrodiziāks. Un 3. sastāvdaļa ir Sibīrijas ženšeņs, augstākas kvalitātes izvilkums, kas dod enerģiju, dot ļoti daudz labumu organismu vispār, specinē, un tā skaitā arī uzlabo visas fiziskas aktivitātes dienas garumā. Ražotājs produktu ir papildinājis un tā sastāvā iekļautas arī goji ogas, sojas pupiņas un eukomija. RED 3 3-kārša iedarbība vienā kapsulā – priekšdziedzerim, potencei un vitalitātei. Un no katra paša ir atkarīgs, kā viņš to nodzīvos. Vai nodzīvos bez spēka, bez dzīves prieka, bez enerģijas, vai arī nodzīvos kā vīrietis.
Un tagad dodamies reklāmas pauzē un tiksimies pēc neilga brīža, kad runāsim par sirds veselību. Mans mīļais skatītāji, tu vēl joprojām skaties raidījumu Dzīvīte. Un vēlos atgādināt, ka mūs var redzēt arī YouTube kanālā. Un tagad turpināsim mūsu stāstus, kur Andris Būlis aprunāsies ar farmaceitu Andreju Nikolājevu par sirds veselību. Nesen lasīju, ka sirdi var salīdzināt gan ar spuldzīti, kas ir koša, rāda gaismu citiem un vienmēr ir patīkama, vai arī kā zābaks, kas ir ērts, ko bieži lieto, nostaigā, zole puš un nekam vairs nav derīgs. Sižets tapis sadarbībā ar Valeronu. Es sarunāšos ar Andreju, kurš ir farmaceits pēc profesijas. Un, ja mēs pievēršam uzmanību tieši senioru vecumam, jo agrāk vēl mēs būsim spiesti sevi tā saukt, kas ir tās pazīmes, kas liecinātu, ka tā novecošanai jāpievērš papildus uzmanību, ja mēs runājam konkrēti par sirdi? Ja mēs runājam konkrēti par sirdi, jā, tad... Pat rēpēm uzkāpt? Teiksim, pat rēpēm uzkāpjot, jā, mēs jau jūtam, ka mēs nevaram tagad 20 gados uzskriet augšā, jā. Mums ir jāiet un vēl ar pārtraukumiem, teiksim tā, jā. Tad, teiksim, pieņemsim skatoties filmu kaut kur rodas kaut kāds pārdzīvojums, un hops, mēs jūtam sirdi. Ja? Izrādās, ka mums ir sirds, ja? Ka uz kaut kādu emocionālu pārdzīvojumu, jā, mēs varam sajust tos pārsitienus, pieņemsim. Ja? Bet varbūt mēs varētu uztaisīt tādu mazu ābecīti, kas ir tie faktori, kuri radīs tās sekas, par kurām tu tikko stāstīji? Teiksim, faktori, viņi ir ļoti zināmi un atpazīstami. Top 3 mēs zinām. Jā, Pārmērīga ēšana, nesportošana un kafijas pārlīga dzeršana, pieņemsim, ja? Andrej, kafija ir melnais zelts, tu zini, ka visvairāk lietotais produkts pasaulē. Jā, tāpēc, ka mūs gandrīz 8 miljārdi cilvēki dzīvo, jā, tāpēc viņš varbūt arī ir pārdotākais. Jā. Kafiju uzdzer, teiksim, enerģijai kādu 1-2 stāsītes pa dienu nav nevainas, teiksim, jā. Bet kļūst par pieradumu bieži. Jā, bet kad tas kļūst, teiksim, vakarā jau ieradums kaut kāds, jā, tas nav normāli, tas nav labi, teiksim, jā. Un kafija darbojas kā? Viņa īslaicīgi varbūt iedod to tādu impulsu, impaktu tādu, jā, bet pēc tam viņa, tā kā tu jūties tā kā izspiests citrons, teiksim, ja? Un tāpēc, ja tev tas ir jau tā sistemātiski rodas tās nogurums un vajag kaut kādu enerģijas devu kaut kādu, ja? Tad jau jāsāk domāt, ko tu dari ne tā, ka tev ir tāds enerģijas trūkums. Es, Andrej, uzskatu, ka viens no ienaidniekiem, ko varētu ielikt top 5, noteikti ir neizgulēšanās, stress, pārmērīga slodze. Cik svarīgi ir izgulēties naktī un kas notiek ar sirdi, kad mēs guļam? Mēs zinām, ka smadzenes tajā brīdī sakārto dienas, tā teikt, redzēto un uzņemto. Tieši īstenībā miegs arī ir tas, kas līdzsvaro, saorganizē visu to, teiksim, faktoru kopsumu, kas bija ienācis pa dienu, teiksim, to informāciju visu un to, teiksim, ko cilvēks apēdis vai iedzeris pa dienu, ja? Un sakārtot to. Ja? Ja mums tas būs trūkums, teiksim, bezmiega cilvēki, ja? Bezmiega cilvēks ļoti labi apzinās, kā viņš jūtas nākamā diena, ja viņš nav izgulējies. Ja? Un tā ir diezgan bieža parādība, ja? Un ņemot vērā šodienas realitāti, ja, kad emocionālais spiediens, teiksim, nervu slodzes, pārslodzes ir krietni pieaugušas stress, ja, stresa faktors ir, teiksim, līderis, kas visu šito, teiksim, kas iespaido organismu, ja, un līdz ar to tas sāk ietekmēt visu to sirds asinsvadu sistēmas veselību. Tas ir pirmais, kas sāks no, teiksim, vecākam cilvēkam ciest, ja, jo agrāk viņš dzīvoja vienkārši pārdzīvot par kaut ko, par ikdienas ķībelēm, ja, sirsniņa tur varbūt pastrādāja. Pārleca, ja, oj, man kaut kāds piliens vajag, pieņemsim, ja. Šodien tas ir tāds pamatīgais, presiņš, kas presē ikdienu, katru dienu un jau ilga termiņā, teiksim, ja, un cilvēkam nevar nebūt visādas sekas, ja, un diemžēl sirds asinsvadu sekas ir tādas diezgan nepatīkamas, teiksim, ja, un kā pret to cīnīties, jāsāk atbalstīt to sirds asinsvadu sistēmu, sirdi un dzert ikdienā gan to zivju eļu, gan sirds kompleksus, pieņemsim, Valerons, Japāņu
paanalizēt valeronu sastāvu, ja, tur diezgan daudz tādu bioloģiski aktīvo vielu, kas ir nepieciešams, teiksim, sirdsdarbībai, precīzai sirdsdarbībai, tas pats tiamīns sirds, normālai sirdsdarbībai, tas pats kalijs, magnijs, teiksim, vilkābeles ekstrakts, ja, baldriāna ekstrakts, arī kas nepieciešams, teiksim, pie šodienas stresiem nepieciešams sirdi bišķi nomierināt, teiksim, ja, un to veids vilkābeli ar baldriāņiem, ja. Tad arī kopēji vielmaiņai tur ir zaļas tējas ekstrakts, ķīploka ekstrakts, taurīns, ja, un vēl dažas aktīvas vielas. Ja. Lūk, tu pats pieminēji pie laiku, kurā mēs dzīvojam, kad apkārt tikai skan ir infekcijas, ir vīrus. Kas notiek ar sirdi, kad ķermenī ticis vīrus? Vai tā arī dubultslodze? Ja ķermenī cilvēks ir noķers kādu vīrusu un viņš ir dabūjis, pieņemsim tādus jau simptomus, gripai līdzīgi simptomus, ja, teiksim, paaugstinātu temperatūru, tur, teiksim, klepus tāds pamatīgāks, ja, tad arī sirds izjūt to īstenībā, ja. Ja pieņemsim normālam cilvēkam, normāls puls ir 60 līdz 80, pie tās paaugstinātas temperatūras uz sirdi pieaug krietni tā slodze pa 50%, teiksim, līdz 110, 120 pat sitieniem minūte, ja, var pieaugt. Tas nozīmē, ka sirds tajā brīdī, kad organisms slimo, strādā tāda dubulta režīma principā. Ja, un līdz ar to tajā brīdī valeronam būtu ļoti, jo te nav nepieciešams tādas klasiskas sirds zāles, pieņemsim, ja, bet vitamīns ir nepieciešams kaut kāds. Tas pats valerons, kā to senioru sirdi viņš vēl, piemēram, uzlabo, vai kas ir tie, bez tā, ka nomierina vai dod kaut kādas tādas maziņas stimuliņas vai ko? Kā var sajust to? Vienkāršiem vārdiem sakot, valerons tā kā savelk tos visus tos sirds vielmaiņas procesus, teiksim, un tādu vairāk to saliedē, teiksim, ja, un savērt kārtībā, un vienkārši sirds vieglāk strādā, tāda normāla sirdsdarbība, teiksim, attīstas un veidojas, ja. Viņš, vienkārši izjūt to, ka sirds, tā kā labāk strādā vienkārši, ieļo viņu, ja, teiksim, tā vienkāršiem vārdiem. Tad, Andrej, tādi 5 soļi, lai palīdzētu sirdī senioru vecumā. Es saku uzreiz noteikti, ka tā ir pareizā ēdienu izvēle, ko droši vien visgrūtāk ir mainīt. Ko mēs varam likt pretī, kas vēl varētu būt solis numur 2? Kustībai noteikti jābūt. Jā. Kustībai, fiziskai aktivitātei, aiziet, pastaigāties, svaigā gaisā. Jā, par svaigu gaisu neko neesmu teicis, teiksim, vajag ventilēt gan smadzenes, no smadzenēm ir atkarīgs arī mūsu sirdsdarbība. Un tad, teiksim, protams, pakontrolēt savu uzturu, ēšanu, teiksim, ko tu ēd, kā tu dzer, teiksim, to ūdeni iekļaut, integrēt savā ikdienā, teiksim, kaut kur starpēdienu reizēm pieņemsim, tur 2 glāzes izdzert, teiksim, laika gaita kaut kādā, ja. Un tad paskatīties, kā tu kā tavs organisms, kā tu jutīsies, teiksim, pēc kaut kādām 2-3 nedēļām tāda režīma, teiksim, ja. Es, teiksim, 100% dodu, ka cilvēks labāk jutīsies, teiksim, ja. Un ja viņš klāt vēl savai sirdī sāk lietot un dot to valeronu, pieņemsim, ja, tad es uzskatu, ka viņš ar mazbērniem varēs pašu basketbolu paspēlēt. Un 5. solis, es vēl teiktu, ka tā labi izgulēties jau no rīta, tad vienmēr mēs būsim smaidīgāki. Tas tiesa. Un mani šīs dienas spēka vārdi ir, lai kur tu būtu, esi tur viss. Lai mums koši un brīnišķi. Tiekamies jau nākamnedēļ.